Kā dzīvot tālāk? Olimpiskā otrdiena. Kā dzīvot tālāk, raidījums kā jau katru darbu dienu no pulkstens, ne katru dienu, bet pirmdienās, otrdienas, trešdienās, ceturtdienās, kā dzīvot tālāk no pulkstens 11 līdz 12 tiešraidē rādio SVH TV un ar atkārtojumiem pulkstens 18:00 otrdienas. Mums ir olimpiskās otrdienas, un tāpēc mums ir studijā brīnišķīgi olimpieši. Veseli trīs olimpieši mums ir studijā. Kur tu trešodienas? Jūs visi trīs, jā, jūs visi trīs. Un es ļoti atvainojos tiem, kas gaidīja varbūt studijā Ines Vaikulu. Viņa ir paņēmusi brīvu šo nedēļu, tāpēc Anatolijas Skreipāns nāk man palīgā. Un šodien tātad pie mums viesojās Latvijas delegācijas vadītāja vietnieki Juris Šits. Sveiki. Un Roberts Pļāvējs. Labdien! Sveiki! Ko nozīmē, izskaidrojiet tagad uzreiz, ko nozīmē šis termins delegācijas vadītāja vietnieki un kas ir tā jūsu atbildības joma? Es domāju, ka šīs spēles droši vien atšķirās no citām spēlēm, jo šeit Itālijā ir 5 olimpiskie ciemati. 5. Latvija tika pārstāvēta 4 olimpiskajos ciematos, kas dzīvos viens no otra. Ja mēs tā paskatāmies kartē, kur ir Milāna un kur ir Cortīna, tad tās vismaz 4,5 stundas brauciena attālumā. Ja paskatāmies vēl tālāk, kur ir Anterselva, kas ir biatlons, tas ir vēl vismaz 1:20 braukt pie mierīgas satiksmes. Un tā kā šīs lomas, sēžot kopā, saliekot galvas, saprotot, ka viens delegācijas vadītājs nevar būt visās vietās vienlaicīgi, jo attālumi un laiks un vispārējais ir ļoti, ļoti ierobežots. Tāpēc ir pieņemts lēmums, kad ir katrā no tiem ciematiem, kur ir Latvijas atlēti, ir savas delegācijas vadītāji. Kur tu būsi, Juri, kurā vietā? Tu būsi Cortīnā, ja? Jā, man iekrita laime būt pie Renes. Tu tur nebūtu, jā. Jā, tas būtu dīvaini, ja tu būtu bijis pēc aizlidotājiem. Bet jauna pieredze arī ir pieredze. Tas gan, jā. Un tad mēs varam 3 reizes minēt, kur būs Roberts. Jā, Robert, kur tu būsi? Es būšu Milānā pie kāds brīnums būšu pēc lidotājiem, jā, pie šautrikistiem, daļslidotājiem un, protams, arī mūsu mīļajiem hokejistiem, jā. Heidi. Un visi viņi ir pārstāvēti. Viņi visi ir pārstāvēti, jā. Mums ir kopā Milānā 29 sportisti. Jā, palabo 29 sportisti un vēl čupiņa ar atbalsta personālu. Un tad, kā jau Juris teica, ir arī atbalsta punkts vai elkonis manā formā Milānā, Jura formā Cortīnā. Un, atbildot uz tavu iepriekšējo jautājumu, tā mūsu galvenā doma vai funkcija, ko mēs tur pildām, mēs esam atbalsts sportistiem, kas ir aizbraukuši tur parādīt savu labāko sniegumu, treneriem, kas viņiem to palīdzēs darīt. Mums ir ar mūsu darbu līdz olimpiādē un olimpiādas laikā ir jāizdara maksimāli daudz, lai nekas cits ārpus sporta rāmja sportistiem, treneriem nebūtu jāredz. Kur ir vēl divi? Kas viņi ir? Ir delegācijas vadītājs, kas ir Aitis Kesels, kas ir pats virsvadītājs, kas ir priekšnieks. Bet jūs būsiet 4 lokācijās. Un vēl viens ir Dinārs Došs, kas atbild viss, kas ir uz slēpēm. Pa kalniem, jā. Jā, un arī distancēm un biatlonu. Okay. Tur ir vienkārši slides, kas uz kājām, slides, kas ir. Es jau tā kā pamazām tā sapratu, ir ziemas sporta veidi, zinām, to dalās 2 lielās grupās, tie, kas ir zem jumta un tie, kas ir vienkārši ārā. Zem klājas debesis, jā, un ziemas olimpiskās spēles jau ar to arī. Vasara arī, protams, bet ziema ir, tie attālumi starp tām bāzēm ir kaut vai tā pati Koreja, kā dalībnieks atceries, tā pati Pekina, ka, Pekinā tur bija tas ātrvilciens 350 km/h, tā kā es no savas biatlona centra varēja diezgan ātri atbraukt, ja bija laiks līdz Pekinai, bet Itālijā nebūs tāda dzelzceļa, tāda ātruma. Bet tu kā sportists no savas pieredzes sadarbība ar, šai gadījumā tieši ar tā punkta vadītāju, ar vietnieku, kā tā visbiežāk izpaužas sportistam?
Nu, tev kaut kas jānoskaidro vai kas vai ko. Parasti jau nezinām, mēs atbraucot, vienmēr ir jaunas lietas, tu atbrauc uz jaunu vietu, it kā normāli ir, kad visi jau ir tur bijuši vismaz kādu reizi vai... Pirms tam jau sasniedzības tur notiek. Jā, lai būtu akreditēta tā vieta, lai saprastu, bet sportistam ir daudz, tu ielido, tev ir akreditācijas process, kur tev izsniedz to tavu pasi uz to laiku, kas ir olimpiskās spēlēs. Tad ir elementāra lieta transporta grafiks, kas tev jāzina, ir no kurienes iziet katrs tas šatla būs, kā nokļūt uz trasi, kādos laikos viņi iet. Mazums tu gribi... Tad nav kaut kāds komandas tā, ka hokejisti parasti atbrauc ar vienu autobusu, vai ne? Jā, parasti tas tā notiek, bet olimpiāda ir, kā mēs aizkadrā runājām, katrai funkcijai vai lietai ir šāda grāmatiņa, kurā ir aprakstīta procesa, kā tas notiek. Un, Juris varbūt tās šo bildi redzējis no sportista aspekta. Es parasti ar hokeju, jāsaka, gan dodos, ka delegācijas vadītājs uz čempionātiem bija arī Pekinā. Un jāsaka, ka īstenībā tas, ko skatītājs redz televizoru bildē, tā no šīs garās ikdienas sastāvdaļas ir ļoti maza daļa. Šis sagatavošanās process, sākot ar naktsmītnēm, transportiem, ēdināšanām, sapulcēm un nedod Dievs vēl kaut kādām neplānotām lietām, izaicinājumiem, prasa ātru tūlītēju risinājumu. Skaidrs, ka treneri ir atbraukuši nodarboties ar kaut ko citu. Viņiem ir jāzina, cikos būs silta putra, cikos viņi ir hallē un cikos viņi ir atpakaļ mājās. Bet visas šīs te mazās lietas, kas ir apkārt, sadzīviskās, praktiskās, viņas kādam ir jārisina. Un, teiksim, es ļoti labi atceros, kā tas bija Pekinā, un Pekina bija droši vien tā olimpiāda, kas ļoti atšķirās no visām citām, jo tur bez ātrvilciena vēl bija arī Covid, kurš tādā pašā ātrumā pārvietojās un ienesa savas korekcijas un izmaiņas ikdienas sadzīvē. Un tad, ja komandai ap komandu rodas kāda neskaidrība, problēma vai kaut kas, ko ir jārisina, skaidrs, ka mēs tur esam atbraukuši tikai spēlēt hokeju. Tad ir zvans delegācijas vadītājiem un lūgums šo jautājumu ātri atrisināt. Mums nav izbeigušās. Tā gan būs mūsu problēma, ko mēs jau būsim mājās atrisinājuši un cerams, ka bez nojām neaizbrauksim. Bet hokeja komandā ir savs autobus, piemēram. Viņi saka, iet kājām ar visām somām. Es ceru, ka nē, bet to es varēšu pateikt pēc tam. Jāsaka, ka mēs tiklīdz izkāpjam no lidmašīnas Milānā, tā viss, kas mums sagaida pretī, sākot ar transportu, loģistiku, ēdināšanu, to visu nodrošina orgkomiteja, kā viņi saucās, kas organizē olimpiskās spēles, kas mums tur būs sagādāts un kas mums tur sagaidīs. Tas ir kā laimes lāde, laimes sāka, nezinām. Vispār traki. Nē, tāpēc ir tāda, mums ir maz drusiņu privilēģija, mēs varam aizbraukt trīs dienas ātrāk pirms oficiāla olimpiskā ciemata atvēršanas, lai mēs jau varam sagatavoties, saprast, izprast, lai nav mums vienādi sportistiem vienā dienā jāsāk. Bet te Cortīnā tas ciemats vispār ir uzbūvēts? Jā, viņš ir ļoti smuks traileru parks, kas ir uz riteņiem atvilkts, bet būs labi. Es tieši apstājos, man bija jautājumi, bet tiešām viņš tur augstumu un vēl viss turēšot, viss izreikināts, viss ir labi. Un to saka itāļi. Siltumā arī turēs. Tā viņi saka. Bet vai tur būs tik augsts? Tā jau nav ne Koreja, ne Pekina. Zin kā, Anatolija, ir... Mēs laikam klimatu tagad vispār nevaram saprast. Atceries Turīnu, tur jau bija... Sauļoties varēja arī. Gandrīz varēja sauļoties, jā. Jā, es domāju, ka Milānā būs liela starpības. Bija aprīlī uz pirmo semināru apskatīt vietas, vispār iepazīt ar plānoto, kas būs. Tad Milānā bija plus 20 grādi, ziedēja jau pirmie ķirši un ābeles. Un braucot uz Cortīnas ar kalnu pārējā bija 1,5 metra sniegs. Tā starpība laikapstākļos būs ļoti liela, es domāju. Un Milānā, kur hokejisti dzīvos kaut kādā viesnīcā, vai arī būs kaut kāds trēlers? Hokejisti dzīvos olimpiskajā ciematā, turpat, kur visi citi Milānas sportisti, līdzīgi kā citas infrastruktūras būvis un objekti Itālijā, tās vēl ne līdz galam ir gatavs. Hokeja pārstāvji arī ir bijuši tādā nelielā vizītē Milānā, lai apskatītu, kur mēs spēlēsim, kur mēs dzīvosim, ko mēs ēdīsim. Un jāsaka, es jau kaut kur biju minējis. Izlases ģenerālmenedžers bija Milānā
no autobusa redzēja, kur būs viena hāla, no autobusa redzēja, kur būs otra hāla, un no autobusa redzēja arī, kur būvēs atslēgas vārds būs šajā tekstā. Jā. Nē, tu tagad jau šodien ātri būvē. Ir vairākas maiņas un naktis jau vēl ir. Okay. Kāda ir komandu gatavība šobrīd? Jūs tā kā arī tam sekojat līdzi vai... Protams, droši vien, kad Rennes sportiem seko līdzi un hokejam īpaši. Tagad ir jāsāk sekot visiem sporta veidiem līdzi, jo tagad ir mainītām lomām. Tā arena ir vairāk vai mazāk, ir daudz gadi ir pagājušas, es bijis no otras puses, es to drēbi saprotu diezgan labi, bet šeit ir jāiedziļinās kopējā komandā, jāsaprot, kas notiek katrā sporta veidā. Un nevajag aizmirst, ka tagad tieši notiek lielākā daļa kvalifikācijas uz Olimpiskām spēlēm. Ir sporta veidi, kas ir jau kvalificējušies, kā hokejs, biatlona, 4x4 puikas un meitenes. Ir shorttracks jau kvalificējies, ir atlēti, kas ir, bet ir vēl jāsako diezgan daudz līdz tiem, kam iet kvalifikācijas, kas noslēgsies 18. janvārī. Kā man tikai janvārī būs zināms, 18. janvāris novēlkās svītra, un tā tikai ir skaidrs. Tad būs zināms, cik būs pārstāvi. Vienaniekos, ekipāžas tur divas, tur vairāk arī nevar arī būt. Tur ir interesanti schēma. Sievietēm, laikam, ir tikai pa vienai katrai valstī. Ir viena unikāla iespēja, vienai valstī labākais otrais numurs pēc ranga. Ja 50 drīkstēs braukt, tad 11. izsijājot, ja 3. numuru ārā, tad tā viena valsts varēs pārstāvēt ar otru. Ja šogad būtu bijušas spēles, tad Latvija būtu ar 2 dāmu divniekiem. Es nesapratu schēmu vēlreiz. Tur ir punktu sistēma, ir noteikts vietu skaits, kas drīkst pārstāvēt vieniniekos, divniekos. Labi, tagad ir nākus jauna disciplīna klāt olimpiskā dāmu divnieks, divvietīgā ekipāža, un tad ir drīkst braukt 10. Olimpiskās spēlēs piedalīsies 10 dāmu divvietīgās ekipāžas. Un no 10 valstīm. No 10 valstīm. Un tad viena 11. vieta būs labākā, kas ir uz to brīdi. Uz to brīdi tajā līnijā novelkot 11. vietā. Aha. Un ja tas būtu šogad, tad... ja pēc pagājušā gada ranga kritērijiem, tad Latvijai būtu jau iespēja startēt ar 2. Ar hokeju galēgam viss ir vienkārši un viss ir skaidrs. Kā mēs to ņemam? Ja mēs runājam par komandas gatavību, komanda tiek vai ne? Par kvalificēšanās kārtību ar hokejs ir drošajā pusē. Hokejs ir viena no tām, jāsaka, nedaudz citiem šķiet dīvainām kvalificēšanās procesiem, jo hokejs kvalificējās jau 20... pagājušajā gadā. Attiecīgi, manuprāt, ka tik ātri vairāk neviens cits sportists arī vasaras spēlēs nekvalificēs. Tā kā hokejs brauks, mēs zinām, cik mēs būsim, kas mēs brauksim, bet atbildot droši vien to jautājumu, kāda ir komandas gatavība, te laikam jāsaka, ka līdzīgi kā Rīga, tā hokeja komanda nekad nav gatava, ka viņi var paņemt, iepakot, aizvest un nodrošināt garantētu rezultātu. Sagatavošanās process, jāsaka, rit gludi. Sagatavošanās process mums bija izstiepies 1,5 gada garumā. Jāsaka, mēs esam jau tādā pavisam fināla fāzē, vēl praktiski tikai viens īsts sagatavošanās pieturpunkts mums ir decembrī, un tad Slovākijā turnīrs 2 spēles, un pēc tam jau mēs lidojam 5. datumā uz Olimpiādu, būsim tur, komanda būs tur nedēļu pirms, aizvadīsim vienu, ja tā var teikt, aiz slēgtām durvīm draudzības spēli. Kāpēc tāda ir Olimpiādē, tā ir kārtība, kur oficiālu spēļu tur nav, bet tie sauc kombinētie treniņi. 2 komandas vienojās par treniņu laikiem, kurus salāgo tā, lai izveidojas lielāks laika loks, un uz viņa citreiz bez tiesnešiem. Treniņu spēle, jā, citreiz tiesnešu darbu dara spēlētāji, citreiz treneri. Šobrīd vēl ir atvērts jautājums, kā tas notiks šajās olimpiskajās spēlēs, ņemot vērā, kad pēc daudzgadu pārtraukuma atgriežas NHL. Iespējams, ka viņi gribēs iesildīt tiesnešus un tomēr iedos kādu strīpēnā kraklā slidojošu, bet tas vēl arī jāsaka nav zināms. Kas ir interesanti no tāda sagatavošanās procesa, ar ko viņš atšķirās varbūt no pasaules čempionātiem, ņemot vērā, ka top valstis pavisam skaidrs, ka piedalīsies ar kā Kanāda, Amerika, Zviedrija, ar spēlētājiem no Somija, Čehija, lielākoties vai pat atsevišķu komandas tikai ar NHL spēlētājiem.
NHL spēlētāji olimpiādē ierodas ar NHL organizētu čarter reisu, kas nozīmē, ka šīs te valstis nemaz pirms olimpiādas mājās šos spēlētājus uz sagatavošanās procesu nesaņem. Atbrauc 7. datumā, no lidmašīnas izkāpja visu valstu hokejisti. Visu valstu NHL spēlētāji, un viņi ir tur. Ko tas nozīmē mūsu gadījumā? Jāsaka, pēc papīra skatoties, aptuveni puse no mūsu komandas atrodas Ziemeļamerikā. Spēlē NHL, AHL, un uz starptautiskajām pauzēm, kas tagad bija novembrī, kas tagad būs decembrī, viņus nemaz nav iespējams šeit atlidināt. Ja viss notiks tā kā notiks, un kā es to iespējams redzu, iztēlojos savā galvā, tad mums puskomanda lidos no Rīgas, otra puse ieradīsies no Ziemeļamerikas, satiksies Milānā, nedēļu patrenēsies un spēlēs uz priekšu. Bet lielākā daļa kopā ir spēlē. Es nedomāju, ka tā ir liela problēma, jo lielākā daļa kopā ir spēlējuši nevienu spēli. Kopā ir spēlējuši gandrīz visi. Viens varbūt divi mums būs tādi, kas bet viņš jau zina, kur viņam jau pienāca. Viņš ir vārdsargs, zina, ka viņam jāstāv vārtos, nevis jāiet uzbrukumā. Katrs savu vietu zina, un nekāda liela eksperimenta, protams, ka olimpiādas laikā nenotiks. Un skaidrs, ka šie spēlētāji nav tādā vecumā, ka viņiem nav jāmācās lidot vai nav jāmācās, kā spēlē ar hokeju. Treneru darbs būs visus mobilizēt īsā laika periodā, un spēlētāju pienākums būs piegādāt to, ko trenerim jums jau līdz gada beigām, līdz kuram tur decembrim jānosauc jau sastāvs 25 spēlētājs. Protams, ja notiek kāds savainojums no tā paplašinātā saraksta, tu vari kaut ko samainīt. Kāpēc tik agri hokejā tas sastāvs? Olimpiādēs tas tā vienmēr ir bijis. Jāsaka, es domāju, ka savu lomu spēlē Starptautiskās federācijas, Starptautiskās olimpiskās komitejas un NHL līgums. Attiecīgi NHL grib promotēt to, kad viņi spēlētāji tur piedalīsies, un tas nāk ar dažādiem pienākumiem arī no mūsu puses, bet jāsaka, ka starp decembra pauzi un olimpiādi hokejā vairs nekas nenotiek. Tā kā pēc būtības visām izlasēm ir jāvar nosaukt spēlētājs jau decembra beigās. Nav īsti laikam vērts vilkt garumā. Tas nāk līdzi arī ar dažādiem oficiālām formalitātēm, kā spēlētāji izsaukumi un tā tālāk un tā tālāk. Tā kā pēc decembra pauzes, es domāju, ka tur pat nebūs jāsagaida gada beigas, bet decembra otrajā pusē... Kanādai viens tāds virtuālais sastāvs jau bija parādījies kaut kur. Diezgan pabriesmīgs, jā. Tur neviena kaut cik nezināma uzvārda nav. Renes sportos droši vien, kad ir mierīgāk tā viss. Mēs kādreiz smējāmies, bija tāds joks, tu brauc pasaules kausos, pasaules čempionātā, ar tiem atlētiem, tu atbrauc uz olimpiskām spēlēm, un mēs vienmēr smējamies, kur būs tie olimpiskie atlēti? Mēs atbraucam uz olimpiskām spēlēm, kad mēs varēsim skrieties ar tiem olimpiskajiem. Jā, tie ir tie paši cilvēki, kas iet caur atlasi, un sacensības ir ļoti līdzīgas kā ierasti pasaules kausos vai čempionātos, bet tie maģiskie riņķi ievieš korekcijas diezgan lielas, un kas tiek ar to slogu galā, tiem ir labi. Cik reizes jums jau ir bijuši olimpiskie riņķi? Robert, cik tu esi bijis? Pekina. Vienu reizi tikai, jā? Vienu riņķi tikai esmu pagaidām aptaustījis. Bet tad tu biji arī delegāti. Jā, es biju ar komandu arī delegācijas vadītājs. Tad tev apmēram tā kā skaidrs, kas ir tie tavu pienākumi. Man jāsaka, ka ir diezgan skaidrs gan pienākumi, gan kas ir tas šīs kritiskās varbūt komponentes, ar ko ir jāgatavojās, un vēl jau vairāk ņemot vērā Itālijas piesitienu, es diezgan droši zinu, ar ko gatavoties. Bet tagad tev nāks klāt vēl divi sporta veidi. Nāks klāt vēl 4 sportisti. Es domāju, ka mēs pa visiem tiksim galā. Un kā ir, kura olimpiāde? Es tagad teicu par tiem riņķiem. Olimpiskie riņķi man ir 5 spēles no sportista puses, un ja mēs gribētu... Tu esi 5 piedalījies kā sportists. Jā. Un ja mēs... Tad tu esi vecs jau. Jā, es jau vietas jau. Un es jau vienmēr smējos, es gribēju lielo riņķi no Turīnas līdz Itālijai. Bija kādreiz sāks ar Itāliju, beigs ar Itāliju, bet, redz, kā es būšu spēlējis tikai... ar citiem pienākumiem. Tev, kur ir uztetovēts, kaut kur arī ir? Jo parasti jau uztetovētos. Mums bija tāds sev apsolījums, ka es pirmo tetovējumu sakarā ar olimpiskām spēlēm uztetēšu zelta medaļu.
Tā kā mums pietrūka zelta medaļai, tad nav man tetovēja. Nu, jā. Nu, redz, ko tā tik švaki? Ko tā tik švaki? Nevarējāt ieskrieties kārtīgi, kas tur bija? Sports jau tāds ir, nekas nav apsolīts, ir jāizdara, bet nekādas nožēlas, ja skatāmies uz mūsu rezultātiem ar brāli, ir diezgan daudz, kas padarīts, ir mazi punktiņi varbūt pietrūka, lai būtu viss. Bet no tiem rendu sportiem šķiet, ka pašreiz, kamaniņās, jā, tur mums noskaidrosies, cik mēs būsim pārstāvēti, bet laikam tāda lielākais nezināmais ir skeletons. Jā. Tiks, netiks. Skeletons ir... Kāda tur tā situācija? Skeletons ir malači, ir atjaunojuši skeletonu atkal Latvijā, kas ir diezgan labā līmenī, jo pakāpeniski ir bijuši jau jaunas olimpiskie čempioni, medaļnieki. Tad nepieciešams laiks. Jā, tas vienkārši ir laiks, kas ir jāinvestē, jo nevar iekāpt kamanās un braukt. Un mūsu tie treneri un zināšanas un tradīcijas ir diezgan spēcīgas. Brāļi Dukuri, starp citu, ja kāds varbūt būs izbrīnīts, arī sāka ar 11. vietām un pat zemāk. Jā, savu piedalīšanos pasaules kausa posmos. Jā, un tas ir laiks, kas ir jāiegulda, bet malači treneri un malači arī tie atlēti, kas ir šogad pasaules kausā, redzam, ka startē ar 2 puišiem, 2 meitenēm. Bet tā jaunā disciplīna vēl nebūs programmā, tās jauktās stafete. Miks stafete. Tagad tu man arī paprasi, man ir jāpārprecizē. Man liekas, ka nebūs. Nē, nebūs, tāpēc, ka pirmā sezona tikai pasaules kausā, jo to uzreiz tā neievieš. Jā, viņš vienkārši kā vīzija, varbūt, ja vienmēr jau domā jaunas sporta veidus ar domu, lai viņi kļūtu politiskiem. Tāpat kā kamanās stafetes. Uzreiz jau arī nebija. Un tagad jau arī būs šīs stafetes formāts kamanās būs pilnīgi jauns, jo līdz šim mēs redzējām... Divnieks klāt nāk. Jā, tas atkal ievieš savas korekcijas. Tā atgriežoties pie jautājuma par skeletonu, es skatos optimistiski. Treneri klusībā ir cer kvalificēties ar 2 vīriešiem, 2 meitenēm. Es novēlu, lai izdodas, bet ja skatāmies nopietni, nav ko zīlēt, sezona tikko sākusies, un lai izdodas, es būšu tikai priecīgs, ja mums būs pārstāvniecība skeletonā 2-2. Mūsu delegācijā saprot, ir apmēram 50 dalībnieki, vai ne? 50 olimpieši atlēti. Un plānojās pat 60 plus, bet 55, kāds saka, ir tādi, ko mēs... Un tas nozīmē to, ka ir brauks mājās, skaidrs, ka viņiem visiem būs medaļas, vai ne? Visiem, protams. 50 medaļas. Skaidrs, ka tas būs pats finansiāls rovs valstī, bet pa medaļām runājot, hokejs nav tā kā vienmēr tā, iedomājies aizbrauc, ko var hokejs dabūt olimpiādē? Vienu medaļu. Aizbrauc šitā, kas tur šļokā pa to reni vai ne, viņš var, cik var dabūt? 2 vismaz. Tad jau ir vēl labāki sporta veidi. Biatlons. Biatlonā tas vispār var uzskarīt. Distanču slēpošana. Jā. Nav tās druskuņi aizvainojums. Jā. Droši vien, kad ir, jā. Ja tu tā prasa, tad droši vien, kad ir. Bet jāsaka, tā ir interesanta tēma, kur tu aizskāri, jo šobrīd starptautiskā līmenī, starptautiskā federācija, viņiem ir ambīcija pievienot Ziemas olimpiskajām spēlēm vēl vienu medaļu komplektu 3x3 formātā. 3x3. Jā, tas ir jauniešu tajās olimpiādēs vēl. Jaunatnes olimpiskajās spēlēs tas jau bija realizējies. Latvija arī uzvarēja. Un Latvija, kas starp citu uzvarēja, bet uz 30. gadu, un jāsaka, ka olimpiskās spēles notiks kur? Francijā. Starptautiskās hokeja federācijas prezidents šobrīd ir francūzis, tā kā tiek puzles gabaliņi šobrīd. Viņš pabīdīs. Bet 3x3 spēlēs citi, ne jau tie paši hokeji. Droši vien, jā, bet es tik saku par to, ka te varbūt būs iemesls teikt, kad ir izdarīts viss, lai šo aizvainojumu kaut kur aizskalot. Te jau pieskārāmies, tad jau var mēģināt braukt ar slēpēm, ar kamaniņām, ar bobslējumu, varbūt vēl hokejus. Bet taču tā ziemeļu divcīņa, kur tur ir viena medaļa, bet tur ir medaļa viena. Jā. Anatolijas droši vien precīzāk zina, bet vēsturē ir taču, kas vasaras spēlēs no ziemas. Jā. Bobslējā ir vāciešiem. Bija taču slavenā Krista Rotenburgera vienā kalendārajā gadā dabūja
ātrsidošanā, Kalgarī. Un aizbraucu uz Seulu un sprintā riteņbraukšanā trekā dabūju medaļu. Jā, tas ir dīvaini, kad Atkārtot to nav iespējams, jo vienā gadā vasaras un ziemas spēles vairs nenotiek. Nu jā, loģiski, jā. 30. gados bija viens amerikāņu bobslejs, viņš bija dabūjis boksā medaļu. Un pēc tam bobslējā dabūja. Jā, tā vēsture ir cik tur gadiem, 8 vai cik. Šis raidījums top sadarbībā ar Latvijas Olimpisko komiteju, un man ir atsūtīti arī daži jautājumi, un es vienu gribētu jums uzdot. Ja? No Olimpiskās komitejas sagatavoju. Ne, es pats tā, man šitais liekas interesanti. Tā, kāds jūsuprāt ir svarīgākais, ko delegācijas vadības līmenī nedrīkst aizmirst? Gan sportistu, gan treneru, gan atbalsta personālu labā Olimpisko spēļu laikā. Ko nedrīkst aizmirst? Sportists nevajadzētu aizmirst. Sāksim ar to. Bet ir bijuši gadījumi tā, kad aizmirstās kāds kaut kur viesnīcā. Gan jau, kad ir. Aizmirst, tas ir kādreiz viss ir cilvēki, ir kāds aizguļās vai nepieceļās, tad arī tas ir viens no mūsu darbiem, aizbraucot droši vien visticamāk no spēlēm, pārbaudīt, vai visi ir ieradušies uz to autobusu, kas dodas uz lidostu, vai lai dotos mājā. Itālija nav tālu, tā nav ne Koreja, ne Pekina, ne Ķīna. Izaicinoši būs arī, viens no izaicinošākajiem būs atklāšanas ceremonija, kas arī ir dažādās lokācijās, bet tur mēs sapratām, ka kopēji tā komanda nebūs visa uz Milānu, jo tas nav. Tas ir interesanti. Jā, jo tas ir ļoti lielas stundas pie tās satiksmes. Tas nozīmē pavadīt 8 līdz 9 stundas autobusā, aizbraukt uz atklāšanu. Tas ir vismaz 8. Jā, vismaz. Ja, tas turpat pakaļ. Jā. Nu, tas jau ir jau sadalīts, kad būs tajos ciematos tās virtuālās arī atklāšanas kopā vienlaicīgi visos ciematos. Tas ir kaut kas pirmo reizi nebūs. Izaicinošākais droši vien būs noslēgums. Noslēgums būs gan vienā vietā, kas būs Verona, un tad būs tā visa loģistika, kalkulēšana, kurš brauks uz noslēgumu, kurš brauks apakaļ uz ciematu, vai kurš no noslēguma uzreiz brauks uz lidostu, jo sezona jau daudzos sporta veidos nebeidzās. Viņiem ir jāplāno jau nokļūt atkal uz nākamās sacensībām. Tad nevienā nebeidzas. Nu, jā, kādreiz, kā manām vienmēr beidzās, bija spēles kā pēdējās, bet šoreiz ir vēl 2 pasaules kausa posmi. Hokejam ar vēl sezonu turpinās, un visiem turpinās. Jā, un tur ir ļoti, es saprotu tā sportista vēlmi, un es ceru, ka man kā delegācijas vadītāja vietniekam būs iespēja pirmoreiz dzīvē apmeklēt Olimpisko spēļu noslēgumu. Es nekad līdz šim neesmu bijis. 5 olimpiādēs es biju, un es nevienā biju. Nevienā noslēgumā. Bet uz atklāšanām es biju kaut kur. Jā, atklāšanas svēta lieta. Bet vai tas nebūs pirmo reizi tā, ka būs vairākas atklāšanas? Man liekas, pirmā reize Olimpisko spēļu vēsturē. Daudz, kas būs pirmo reizi. Vairākas atklāšanas, ja? Jā, vienlaicīgi vairākās lokācijās. Vairākas vienlaicīgi, jā, bet vairākās vietās. Nu labi, un hokejistiem ko neaizmirst? Jo hokejistiem jau tur ir baigi, visiem tur tie rituāli kaut kādi. Vienam tur jāpasēž, kaut kas jāaptina, tur vēl kaut kas man laikam jāsaka, te man drusciņi paveicies, zinot, cik tomēr hokejisti ir iedresēti un diezgan precīzi, gan laikā, gan vietā, attiecīgi ar auklēšanu bērndārs nebūs jānodarbojās, bet ko nevajadzētu aizmirst, droši vien mums kā delegāciju vadītāju vietniekiem, nevajadzētu aizmirst akreditāciju un telefonu numuriņā, lai mēs varētu operatīvi reaģēt uz jautājumiem. Tā ir galvenā lieta. Citādi jau laikam, es domāju, ka mēs tur viens otru turēsim tādā pozitīvā spriedzītē, lai tas procesors strādā un mums nav pēc olimpiādas jānāk un jāsaka, mēs taču par to runājām. Šitie ir labi, kad zvana Jurim, bet Juri, kur palika tas tur? Un tad Juris ir šokā, tas, kur kaut kas ir pazudis, īstenībā tas joks, vai ne? Es domāju, ka spriedze būs liela, tāpat. Es ceru, ka būs viegli, izaicinoši, bet tas ir kaut kas jauns, un es domāju, kā Roberts teica, viens otru mēs papildināsim, un mums būs tomēr virsvadītājs mums ir, kas ir delegācijas vadītājs, kuram vienmēr varēs pajautāt pēc padoma, jo visu zināt nevar pirmā reizē. Jums jau gan jau, ka tur būs arī pirms tam katram savā teritorijā kaut kāda, varbūt par sapulci vai tikšanos to nosaukt.
Nu, tāda tīri tehniska sapulce. Būs, bet arī, kā jau jūs teicat, mēs principā būsim Milānā un pēc tam tālāk arī Jūras Kortienā. Te nedēļu pirms ierodas mūsu pirmie viesi sportisti un treneri formā. Tā kā mums būs gan daudz laika, lai apbružātos, saprastu. Lai būtu ko viņiem izstāstīt pēc tam. Tieši tā. Nu labi, ir tāda uztraukums. Ir arī nav uztraukums, gan tas, vai ne? Viss ir kārtībā. Par prognozēm. Aiziet. Prognozes ir tādas, ka šodien ir apmācies. Vietām varbūt nedaudz sniegs. Jā. Nu, kā izskatās? Apmēram tādas prognozes arī uz Alžēras. Sāksim ar Sniegs var būt, var nebūt. Var nebūt, jā. Jūsu sporta veidos ir pilnīgi vienalga, ja tas sniegs vai nav. Bet, kā izskatās? Jo tie NHL tur jauc gaisu, viss šī tā te vārza sabrauks. Prognoze ir tāda, ka būs smagi. Visur būs smagi. Hokejā būs ļoti labas, skaistas skatāmas spēles. Cerams, arī mūsējās. Būs olimpiskais formāts hokejam. Atgādināsim vēlreiz, kad ir 12. 14, 15. Ja? Spēles ir 12, 14, 15 un 17. Un 17. Ar to sāksies tikai. Jā. To sāksies. Jā, jāsaka, hokejā, lai cik arī dīvaini nešķist, bet formāts ir tāds, ka pat zaudējot pirmās 3 grupu spēles, bet uzvarot 4. spēli, tā saucamo play-inu, var tikt tālāk. Nu, mēs jau vienreiz tā tikām. Jā, un jāsaka, ka šeit spēles būs smagas. Mūsu grupa nosacīta, jāsaka, ka laikam ir salīdzinoši pateicīga. Tas nenozīmē, ka viņi būs viegli vai kā savādāk. Jebkurā gadījumā mums tur sagaida ļoti smags darbs un ļoti sportiski spēcīga. Atgādināsim vēlreiz, kas tie tādi ir. Mūsu grupā tādi ir Amerika, Vācija, Dānija. Manuprāt, mēs tādā secībā arī spēlējam. Vai Amerika, Dānija, Vācija. ASV tur skaidrs, tur būs viss sastāvs nacionālā hokeja līga. Bet es skatoties arī hokeju, es tā teiktu, ka pirmā spēle man vienmēr patīk, jo tur visi atbrauc gandrīz nesaspēlējušies. Un es vienmēr teicu, latviešiem man patīk, ka ir tā iespēja. Mums ir pat vairāk. Mums ir jāsaka, ka patiesībā es nepateikšu. Viņi tāpat ielido 7. datumā, tā kā nedēļa pirms, bet mums diezgan bieži sanāk spēlēt pret Kanādu, Ameriku dažādos turnīros pirmo spēli. Mēs esam pret Kanādu 2 vai 3 gadus pēc kārtas spēlējuši kā pirmo spēli. Tā skaitā Rīgā 21. gadā, kurā uzvarējām. Pagājušajā gadā U20 mums pirmā spēle bija pret Kanādu, kur arī uzvarējām. Šogad spēlēsim U20 pret Kanādu. Nav Kanāda mūsu grupā. Viņi nedara tādu viltību, ka viņi paņem jau gatavas maiņas, piemēram, no tām. NHL tās gatavās maiņas arī ir tādas nosacītas, salīdzinot ar Eiropas hokeju. Tomēr neaizmirsīsim, ka tie ir pasaules labākie spēlētāji. Viņam nevajag nedēļu vienai maiņai kopā trenēties. Un tāpēc arī tur bieži vien arī viņi sāks tādos sastāvos, un es esmu pārliecināts, ka turnīra gaitā gan ASV, gan Kanādai tur būs maiņas virknējumos. Viņiem nevajag daudz laika, lai saprastu, ko tagad darīt un kā darīt. Taisnība gan savā ziņā ir. Mēs nevaram tagad uz to paļauties, bet Amerikas, Kanādas komandas uz turnīra gaitā iespēlējas. Mēs varam redzēt, ka sniegums uzlabojas un šī saspēle un ķīmija rodas. Tu pieminēji 21. gadu. Latvija uzvarēja pirmajā spēlē Kanādu. Kas tajā gadā kļuva par pasaules čempionu? Es nezinu. Kanāda. Tas nozīmē, ka mums ir jāzaudē pirmā spēlē, lai mēs uzvarētu. Es vienmēr saku, ka tās spēles, tie riņķi ir kaut kas maģisks un veiksme ir jānopelna un sportā var būt visādi. Es skatos to no malas uz hokeju. Hokejs jau vienreiz ir mūs iepriecinājis. Tas ir sports, un sporta prognozēt. Es zinu, ka daudzi cenšas, bet viņš ir ļoti bieži neprognozējams. Ļoti nepateicīga nodarbošanās. Kā tad sanāk, kad ja ir 4 komandas grupā, tad kāpēc 4. spēle? Tad ir tas formāts sekojošs. Ir 3 grupas pa 4 komandām. Katrs izspēlē savus grupas ietvaros ar katru, un tālāk uz saucamajām izslēgšanas spēlēm kvalificējas no katras grupas pirmā komanda, kur iegūst pirmo vietu,
un viena labākā otrā vieta no kādas no grupām. Tas jau ir 4. 4 komandas jau ir augšā, 8 komandas paliek vēl netikušas nekur, un viņas sadalās pa pāriem, attiecīgi arī ar pirmo pēdējo un secīgi, un izspēlē vienu spēli, un no šīs vienas spēles uzvarētājs, kuri kopā būs 4, iet klāt pie tām 4, kas jau kvalificējās automātiski, un tad jau spēlē izslēgšanas spēles. Ceturtdaļa fināls, pusfināls, fināls. Nu, tas jau tāds, kas saka, pārbaudīts formāts. Formāts, jā. Ierasts olimpiskajos turnīros, jā. Nu, labi, kā ir ar Reni? Es jau vienmēr saku, nav jābaidās no tie, ka rezultāti, ja tādā gradācijā Renē, tad es laikam šodien liktu kamaniņas. Vislielākā iespējamība arī medaļu sakarā, jo, ja puišiem būs ar galvu metinēm viss kārtībā, mentāli būs spēcīgi un atradīs pareizos regulējumus un piemeklēs tagad arī esot kortīnā pareizos setupus, nu tā kā kamanā, tad viņiem ir tikai jāizdara savs darbiņš, jānobrauc, kā es vienmēr saku, 2 vai 4 forši braucieni, kas patīk tev pašam, un tas nozīmē, ka būs... Bet tā ir pilnīgi jauna trasi, jā? Jā, pilnīgi jauna. Kur uzbūvēta ir uz vecas trases, pareizi? Jā, vecās trases lokācijā, kas ir nojaukta pilnībā un uzbūvēta jauna. Nu, vecajā tik un tā neviens nav braucis no šiem. Jā, no šī nē. Es pastaigāju ar kājām, man bija iespējas Itālijas izlasē, ka pastrādāju, aizbraucu speciāli pastīties, kur tā vieta ir, jo kamanām tur nekad nekas nenotika. Par Reni tālāk bobslejs. Bobslejiem ir arī jauni pārmaiņu laiki, jauni treneris. Paudžu maiņa, bet sezona ir vēl gara. Nu, tā laika, ja mēs skatāmies mēnešos, tad ir it kā 2,5–3 mēneši tikai līdz Olimpiskām spēlēm, bet vēl var atrast ļoti daudz tos pareizo sastāvu, kā sasēdināt bobos, kā atrast tehniku, pieslīpēt. Tā kā tur arī es gribētu cerēt, kad sešniekā ielauzīsies kāds no mūsu pilotiem. Tur arī iet vēl kvalifikācija. Mēs ceram, ka būs 2 četrnieki, 2 divnieki. Un, kas ir unikāli līdz šim, es ļoti ceru, ka izdosies. Latviju varētu būt, ka pārstāvēs pirmoreiz dzīvē sieviete bobslejā. Jā, arī tās variants. Jā. Un gan monobobs, gan divnieks. Jā. Sieviešu divnieks? Jā, bobā. Kāpēc bobos nav jauktie? Un kāpēc kamanās beidzot? Kad beidzot kamanās brauks pāri? Kamēr mēs vēl braucām, bija tāda, es atvēru noteikumu grāmatiņu, apstījos. Tad jau nav rakstīts, ne? Nē, tagad ir men's doubles un women's, bet pirms tam bija mixed double. Bet laikam nav tik... gan jau ir tik stipras sievietes vai tik ātras, bet parasti bija arguments tāds, ka ar sievieti startā tu zaudē pārāk daudz laiku, jo viņas nav tik spēcīgas un tik ātras kā vīrieši, un tāpēc neviens nebija izveidojis tādu. Un tad jau vēl jautājums, no kura starta braukt, no vīriešu vai no sieviešu? Divniekiem ir no viena, jā. Skeletons vēlam veiksmi jaunajiem, kas ir vēl viens laikam ir tikai 20 gadīgs puisis, pārējie ir vēl 12. klases ģimnāzijas Siguldas audzēkņi. Nu, viņiem droši vien nākamās būs īstās spēles. Jā, bet ļoti labi jābūt ir vienmēr, kā mērķim un ambīcijām ir jābūt. Protams, ja tev ir iespēja, tev jātiek. Jā, un ja ir iespēja, ir jācīnās un parādīt sev no labākās puses. Tālāk par Reni, jā, nu, kas vēl mums tur ir? Mums ir kalnu slēpošana, kur arī mums ir... Dženifera var pārsteigt. Jā, arī. Mums ir tādi pelēkie zirdziņi, kuriem es jau piekrīstu, kā minēju, ka 50 atlēti, 50 medaļas. Es visiem novēlu. Ieskaitot 25 hokejā. Jā. Kopā 75. Okay. Bet kas mums ir ar biatlons? Biatlons tur jau mums... Daudz kam jāsakrīt. Trāpa mērķi un labs lidojums. Šonedēļ sāks pasaules kausa sezona, jā, un pagaidīsim līdz jaunajam gadam 3 posmus, tad varēs konkrētāk kaut ko runāt, jo ar biatlonu viss ir ļoti vienkārši. Mēs pirms sezonas varam ļoti smalki visu izanalizēt, izprognozēt un paredzēt, bet ir garantēts, ka tik un tā notiks kaut kas tāds, ko neviens nav pieminējis. Jau pārbaudīt. Tāpēc, ka tas ir biatlons. Tas jau tā kā hokejā. Nē, bet situācijas mainās, kā dažreiz hokejā. Ja prasi manu to viedokli, tad es saku, arī ir, kamēr nav finiša karoks,
Viss ir iespējams, un ar novēl ir gan Andrejs ir droši vien vienmēr ir bijis tuvu klātesošs jau medaļām, un ir arī pasaules čempionāta medaļnieks. Protams. Ir miksiņš nav, ir stafete. Jā. Stafetē ir, droši vien ļoti jāsakrīt kārtīm, bet individuāli es domāju, ka katrs no viņiem iespēja tiks dota, un ja izdarīs savu labāko mājas darbu un ar vēsu prātu labu slēpojumu. Turklāt ņemot vērā vīriešu konkurencē, tur vairāk ir pietiek ar to, ka brāļi prom. Jā, jau 2. Jau 2 prom, un es te palasīju tagad, ko par to citi domā. Skata, ka tiem pārējiem Norvēģiem līdz ar brāļu aiziešanu būs vēl lielāks spiediens uz viņiem, jo ne viņiem jau gaidīs. Līderis sloks. Jā, labi, Legrēdi varbūt mazāk, viņš jau tik un tā pagājuši gadu uzvarēja Kofeitēmā pagājuši sezonu. Bet uz viņiem var tas radīt tādu papildus spiedienu, uz ko, protams, francūži visvairāk cerjām. Līdzutēji, tiem ir bankrots, jo ir jābrauc tagad uz olimpiādu, pēc tam pasaules čempions, vai ne? Līdzutēji mums, kā vēsture rāda, un tam arī droši vien trūkst tādu izskaidrojumu, ka mums kaut kur asinīs tas ir iekšā, un tie mūsu līdzutēji ir slaveni visā pasaulē, un par to tiešām, tas ir fakts, par to runā visi, par to runā Viņus gaida. Latvija no šī aspekta, ir īpaši par čempionātiem runājot, bieži vien tiek uztvērta kā mājas komanda, ka tiek plānotas grupas, kalendāri, biļešu tirzniecības, bet Milāna būs citādāks stāsts. Jo, kā jau mēs runājām, šobrīd neviena, ne otra hāla īstenībā līdz galam nav gatava. Šajā, jau jāsaka, garajā periodā pēdējos 4, 5, 6 mēnešus ļoti bieži tiek saņemti zvani par to, kas ir ar biļetēm, kur varēs nopirkt vai nevarat palīdzēt. Biļešu jautājums ir šobrīd viss neskaidrākais, ja mēs runājam no fanu viedokļa. Otra lieta, kas drusciņi ierobežos fanu iespējas apmeklēt spēles, ir tas, ka ir 2 arēnas, no kurām mazā arēņa tā var saukt, kurā mēs šobrīd jau skaidri zinām, kad aizvedīsim 2 no pirmajām 3 spēlēm, attiecīgi 2. un 3. spēle būs mazajā arēnā, un mazajā arēnā plānojas, kad varētu būt pieejamas tirdzniecībā kopā ap 3000 sēdvietām. Ja mēs skatāmies olimpiādas mērogu un to, kad NHLs, un tur jāsaka, ka tādos apstākļos tāda līmeņa sacensības vēl nebūs aizvadītas. Mēs esam pieraduši, kad ir pasaules čempionāti, un tie ir arēna Rīga ar 10 000 sēdvieta ir ļoti maza. 12, 14 tūkstoši sēdvietu, tas ir tas, ko fani sagaida, tas ir tas, ko organizatori no biļešu pārdošanas viedokļa sagaida. 3000 arēna, sajūta varētu būt, ka negribu neko sliktu teikt, bet sajūta varētu būt, kā spēlēt Kurbats ledus halē. Bet cerams, ka mūsu labā ziņā trakie fani būs atraduši kaut kādus īsceļus, pa kurieni biļetes būs izpirkuši pa mums nezināmiem ceļiem. Jebkurā gadījumā, ja mums atbrauks biļetes, dabūs 100 fani, viņi aizpildīs šo mazo halli, tā, ka maz neliekās. Zinot mūsu fanus, jā. Un es saprotu, ka tajā arēnā tur arī pirms sarunas teica, ka esot maz tās vietas. Jā, katrai vietai ir noteikts tā ietilpība, ko organizators paredz. Un arī arēnā es skatījos, ir 3000 vietas, biļetes, ko drīkstēs apmeklēt. Bet cik tad nāk, piemēram, tas ir maz, jā? Jā, tas ir lokācijas. Sigulda ir viena no foršākām vietām, kur parasti atnāk daudz. Cik ir Siguldā lielākais apmeklējums bijis? Kopā ar kultūras pasākumu, ja notiek kāds liels, tad kādi, es domāju, 2000, 2500 cilvēki ir bijuši. Vācija, kas ir Bavārija, tur ir bijušas pat nedēļas nogales, ka iziet 40 000 caur trasi. Tas ir lokācijās, kurās ir ļoti populārs tas sporta veids. Un te mēs runājam par Cortīnu, Milānu. Tā ir diezgan lokācija tuva gan arī no mūsu ziemeļu valstīm, gan arī no Vācija, Austrija, vai viss, kas ir apkārt, ir ļoti viegli pieejami, kur var aizbraukt arī ar sauszemes transportu. Es domāju, ka pieprasījums būs liels arī uz Reni, un redzēsim, kā viņi tiks galā ar to, lai pietiktu, lai visiem cilvēkiem, kas grib redzēt sacensības klātienē, būtu iespēja redzēt. Bet, to mēs redzēsim, tiksimies gan jau vai ne tur.
Un pēdējais jautājums, kungi, jums. Arī no Latvijas Olimpiskās komitejas jautājums. Gribat, ja? Nevaram Laikam pats strādā Olimpiskajā komitejā. Vēl nē. Nē, viņam piesautīja pa laikam kaut ko. Man atsūta informācija. Tātad jautājums. Ko jums personīgi nozīmē iespēja piedalīties Olimpiskajās spēlēs? Nu, Juri, kā pieredzējušākam olimpietim. Es kā sporta ir divas dažādas sajūtas, bet tā vēlme jau ir viena. Man ir gods pārstāvēt valsti. Mēs esam maza valsts, bet ar lielu sirdi, kā saka. Tas ir lepnums par savu valsti pārstāvēt, parādīt sevi no vislabākās puses kā sportistam. Un šeit es gribētu lepoties ar savu valsti, jau kā delegācijas vadītāja vietnieks, izdarīt maksimāli, kā Roberta runājā, maksimāli darbu, lai komandas dalībnieki, gan treneri, sportisti un pārējie ārsti un apkalpojušais būtu lepni un priecīgi, ka viss viņiem ir nodrošināts un izdarīts tā, kā viņi to bija iedomājušies. Un es gribētu dzirdēt Latvijas himnu, redzēt Latvijas karogu. Daudz reizes. Iespējas biežāk. Jā, pēc iespējas biežāk. Robert? Jāsaka, pirmkārtām, jau man kā arī cilvēkam no sporta vidus, skaidrs, ka olimpiāda ir sporta meka, un tas ir tas, par ko sportisti droši vien visu savas karjeras laikā var sapņot, un kādam to izdodas arī piepildīt. Šajā gadījumā man, droši vien tas nav stāsts par mani, bet tas ir stāsts par sportistiem un valsti. Man ir liels prieks un pagodinājums, ka man būs iespēja būt līdzi delegācijai, hokejam un visiem pārējiem sporta veidiem, bet droši vien to lielāko piepildījumu sajūtu, kā Juris teica, sagādās tas, ja mūsu sportistiem tur veiksmīgi ies, un tiešām mēs Latvijas himnu varēsim atkal un atkal atkārtot februāra laikā. Teikšu paldies, vīri, par sarunu. Tiekamies mēs februārī, jau Cortīnā un Milānā. Jau darbos. Anatolija, tev arī paldies par sarunu. Tad Olimpiskajā otrdienā šodien pie mums viesojās Latvijas Olimpiskās delegācijas vadītāja vietnieki Juris Šits un Roberts Pļāvējs. Paldies, vīri, par sarunu. Paldies. Paldies. Un mums noteikti veiksies. Tiekamies zem olimpiskajiem apļiem. Jā. Kā dzīvot tālāk? Olimpiskā otrdiena.